Labrīt visiem, kas modušies! Ik darba dienas rītu sākam moži ar 900 sekundēm bez 5:30. 6:25 minūtes, 900 sekundes jūsu ekrānos, 5. septembra rītā. Jā, labrīt, ir otrdienas rīts, un šeit Tāls Eipurs un Kristīna Garklava, un lūk arī daži no tematiem, par ko jau tūlīt stāstīsim plašāk. Augusta vētras radīto zaudējumu sekšanai varētu būt nepieciešama līdz pat 7 miljoniem eiro. Šodien par to spriedīs valdībā. Bet par ko liecina ilgais un piņķirīgais valdības veidošanas process un vai pašreizējais prezidents tajā pietiekami iesaistās, šos un citus jautājumus pārunāsim ar bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru. Valsts asins donoru centrā trūkst asins komponentes, vai šī situācija var apdraudēt plānveida operāciju? Norisi jautāsim asins donoru centra vadītājai Egitai Polē. Bet gaidot rokgrupas 30 gadu jubileju, ir tāpus filma par grupu Pienvedēju piedzīvojumi. Šorīt mums uz sarunu pievienosies grupas solists Māris Žigats un filmas režisors Jānis Orbidāns. Būs arī iespēja ieskatīties filmas kadros. Bet ar dziesmu mūsu studijā viesosies mūziķis Aleks Silvers. Esmu noguris no tevis. Un 26 minūtes. Labrīt vēlreiz. Labrīt Mārtiņam, labrīt Tomam. Labrīt, jā, ļoti priecīgi šodien, tāpēc, ka mēs esam dienu tuvāk 4. finālam basketbolā.